Izskatās jau superņamīgi. Rītīgi forši vistiņi ar kartupelīšiem. Nu, šī tādas gribēju. Labs. Un tā salveti tīri paņem visu iesmērēt kārtīgi, vai kartupeļus jaunos vai kārtīgi nomazgāt, es nemizošu. Riktīgi sasmērēt. Un tad ir veikalā nopērkami arī lielie ruļļi. Ir tie mazie, bet nē, ir arī Rimī nopērkami tie lielie. Viņas, kad uzliek, viņi dara pilnīgi pāri visai tā kaplātītai. Ne īsti lielie, bet tie plati, platāk garumi ir tādi. Un šitie, kas tiešām uz paplāts, ideāli. Izskatās šitā te. Kad uzliek, tad nevajag baigās kārtas likt, uzliek vienu un visu. Un vista ir samarinējusies leduskapī, pietiek ar kaut kādu pāris stundām. Garšvielas izmantoju Santa Marija, tādas vistas marinēšanai. Nopērkams Rimī, ļoti iesaku. Arī šašlikam, tas ir šašlika. Redz, kā izskatās, kad paplāta ir apklāta, visas maliņas ir, un pat nevajag nekādas 2-3 kārtas ar vienu šitādu un apakšā. Un tagad klāšu virsū gaļu un kartupelīšu salikšu. Tāds cepeškrāstī 180 grādi, 220 būs pa daudz. Tā, šeit mums mājās cepta maize. Pats to garo cepu, man patīk, kad ir viņa tāda kraukšķīga. Tā. Un tagad vistu sakārtoju tā, lai es tā kā kartupelīšu sagriezīšu, lai viņu viducītī sautējās, lai viņi nav pa malām, lai viņi vidū tikai kartupeļi, lai viņi tur sulojās to vistu. Nu, tā kā sacepās forši. Nu, šitā izskatās, tikai vidū pavisam nedaudz uz tiem kartupelēšiem sālīt uzbēršu, bet baigi daudz nevajag. Šitā, apmēram. Pavisam nedaudz aplēju ar olīveļu tos kartupelīšus. Un šitā te paplāta var likt cepeškrāsnī. No sākuma cepeškrāsnes nedaudz jāuzsilda, var arī nesildīt. Tas ir kā sanāk. Un ko šausim iekšā? Tāda pasmaga. Tā, apmēram pa vidu. Šitā te. Tā, un šito ciet. Nu, lai tagad cepās. Nu, recepta, kā uztaisīt garšīgu vistas tādu kā marinētu vistu ar kartupelīšiem cepeškrāsnīm. Tā, nu vēl jācepās. Uzliksim tagad uz grilu, uz ventilātoru. Aha, un tagad būs pavisam forši. Tad, kad ir ieslēgts grils, labāk nevērt vaļā, vajag viņu izslēgt. Jo tad tvaika nāk ārā. Jā. Vēl nedaudz vajag. Un slēdzam apakā grilu. Un ko jāņem ārā? Lēnām tikai.